Sveiki visi Funface TV skatītāji! Viens no faniem man vēstulēs iesūtīja vienu PewDiePie videoklipu un pateica, lai es uzfilmēju reakciju, nu ne es, bet arī Kaspars, bet Kaspara šeit nav, viņš ir laukos, diemžēl, šobrīd. Bet, nu, es domāju, nu kāpēc gan ne, jo PewDiePie ir pats labākais un visnirdzīgākais. Nu ko, šī būs reakcija. Tā, nu lūk, videoklips saucas My New Car, jeb mana jaunā mašīna. Tikko burtiski ielikts uzreiz, vai spiežam like, es vienmēr to daru, fuck freaking genius. No, not 3-pack, no, not 3-pack. Ko? He bought a car just... Labi, visi, sākam skatīties. Hey, how's it going, bros? My name is PewDiePie. Today, I have some very exciting news. No. I bought a new car. I wasn't sure if I was going to do it or not, but I saw a lot of My New Car vlogs, and I think they're really entertaining. And I think it's really inspiring how young YouTubers can afford with their first bit of earned money, buy a Lambo, buy a Ferrari. Es jau jūtu, te būs trollisms. To show off my sweet new ride. Let's go. Es jūtu, te būs trollisms. Jā! Like my ride? Trollisms next level. Ej, nost. Tas drēbes vienkārši tik old school bombzisms, saprotiet. Got my new ride! Ag, Dievs. It's a Nissan. It's got a V4 engine with extra clutches. It goes fast. That's what that means. You dumb bitch. These fucking rims ain't nothing you've ever seen before. These tires are fucking hard. Modded than Nissan. These tires, Korean. The strongest Korean band. Plays the radio, FM, AM, all the hertz and frequencies. I got them. This trick gets all the ladies wet. 1 second. No. Yeah, that's right. That's what I'm fucking talking about, bitch. I got a sick glove compartment. Ag, Dievs. Viss piemēslots. Fuck you. Nē, viņš ir ģēnijs, es jums saku vienkārši, kā var heitot? There's a lot of space in here. Michael, get in. Right. Fuck that bitch. He's locked in. You We can't get you out. You're alive. Ej, iedomājieties, cilvēki brauc garām. Jā. Can I take your boyfriend for a ride? Can if you want. He's in. All right, haters. Y'all can suck it. I got my bitch that you wish you had. You got the life you wish you living. I'm about to take a ride. Viņš ir ģēnijs, hands down. Viņš ir ģēnijs. To hell. No. KSI? Lamborghini! Black Lamborghini! Black Lamborghini! Black Lamborghini! Hey, man. Ej, You want some bread? You want some bread? You want bread? What are you filming for? Fuck you honking at. Trollisms. That's right. Ej, what the fuck? Vēl skan! Tā ir viņa dziesma! Ko? Child rapist! What
the fuck? 3Pac is the greatest. Beauty. Ej, tu nost. Oh my fucking god. Ak, Dievs, kas tas bija vienkārši? Es tā noņirdzos, manuprāt. Es pateikšu uzreiz, šis videoklips ir reāli visņircīgākais videoklips, kādu es dzīvē esmu redzējis. Jūs redzējāt pēc manas reakcijas, es tā noņirdzos. Ej, tu nost, paldies tev, vecīt, ka iesūtīji šo. Es jau būtu redzējis, bet nebūtu filmējis reaction. Cerams, ka jums patika. Es tiešām nesaprotu cilvēkus, kā var heitot PewDiePie. Paskatieties, čuvakam ir reāls talants. Saprotiet, viņš ir ultra, mega, giga trollis. Ej, tu nost, vienkārši. Mums vēl augt līdz tam. Jā, nu ko, paldies, ka jūs noskatījāties. Es nezinu, kāpēc jūs šo skatījāties, ja jūs varējāt noskatīties pašā PewDiePie videoklipā. Boški jūs jau redzējāt, es nezinu. Bet nu ko, cerams, ka jums patika, spiediet like, peace. Nu ko, esam atpakaļ jaunajā dienā, jau nākamajā dienā. Ziniet, kāpēc, lai paziņotu, pastāstītu, ka izskatās, ka PewDiePie un KSI ir sācies beefs. Jā, saprotiet, šie divi grandiozie youtuberi. Mūsu mīļākie youtuberi. Vissmieklīgākie čuvaki. Viņiem kaut kas netiek sadalīts, saprotiet. Viss sākās ar to, ka toreiz PewDiePie uzfilmēja to videoklipu, ka YouTube'ā kaut kas nav kārtībā, ka ir tie kanāli, kas veido drāmas tur un pelna no tā nauda, un pēc tam KSI uztaisīja videoklipu, kur burtiski, nomelnoja PewDiePie, ka teica, ka viņš melo, ka viņš muld, ka tā nav. Nu, bet kā jūs redzējāt, PewDiePie ielika savā videoklipā KSI dziesmu Lamborghini, un arī tas videoklips My New Car, jeb mana jaunā mašīna. Kā zināms, KSI arī ir filmējis šo videoklipu par savu jauno mašīnu, bet viņam bija Lambo. Nu, lūk, un KSI vakar Twitterī, uzrakstīja. Copywriting your latest video and getting my lawyers to sue you for defamation of character. Next time, respect my name! Jā, lūk, kā tas, vai... tur nav tās bildes. Es neieliku to bildi, kur viņš ielika savu seju tur, kur ir Birdman, kur sēž šitā respect, saprotiet. Jā, bet, saprotiet, copyrights, varētu būt mēslī PewDiePie īstenībā, jā, jo tur bija Lamborghini. Jā, un jūs varbūt jautājat, kāpēc jums ir interese, kāpēc bija tik sakropļota tā skaņa, tik nereāls clipping bija, kad PewDiePie ielika. Tas ir vienkārši tāpēc, lai YouTube's neatpazītu šo dziesmu un neuzliktu to copyright ID virsū, saprotiet. Tāpat arī, ja jūs pazemināt toni dziesmām, pazemināt tempu nedaudz, tas viss palīdz. Bieži vien tas to neatpazīst. Jā, to tikai var atklāt tas pats čuvaks, ja viņš atradīs jūsu to videoklipu un redzēs. Jā, bet ko PewDiePie atbildēja? Let's settle this like real men on the battlefield in Rust. Rust ir video spēle. Mēs paskatījāmies, es īsti nezinu, izskatās pēc kaut kādas survival spēles. Jā, kaut kas tur jāceļ atkal tāds tā kā The Forest bija tie, kas zina. Nu, bet man sākumā likās, ka KSI teiks, nē, let's handle this like man, saprotiet, vai arī viņš būs pussy ass un vienkārši teiks, nē, es eju uz tiesu. Bet, ko viņš atbildēja? Fine, name a day and time. Gonna slap you so hard that Marcia will wanna leave you and taste dark chocolate instead. Saprotiet. Uzbrauciet. Jā, pasaki, kas ir dark chocolate? Saprotiet, te burtiski viņš saka tā, viņš izdaļo to, ka viņš saka, ka viņš ļaus Marcijai paņemt viņa šo garo tesu mutē. Jā, tas ir burtiski totāls uzbrauciens viņa meitenei, saprotiet. Bet, ko izdarīja PewDiePie? Lūk, kur. That's cool, I got your bitch right here, though. Jūs redzat, jā. Jūs redzat, lūk.
Šis ir izcils spāns, saprotiet. KSI nav atbildējis kopš tās. Nav neko atbildējis. Nav. Vai Dievs, šis ir interesanti, lai gan arī diezgan bēdīgi. Bēdīgi, jā. Kāpēc tā vajag darīt? Abiem ir. Es abus kanālus skatos, viņš arī saprotu. Viņiem abiem ir labākie kanāli, kādi jā, var būt. tik smieklīgi, nesaprotu, kāpēc vajag bīfot. KSI ir tāds nedaudz lecīgs čubaks, bet, PewDiePie ir tāds idiotisks čuvaks. Jā, un viņš ir tāds, kam burtiski, man liekas, viņam pat vienalga, ka viņš pateica par Marcija to, un Marcija arī, bet viņš ar idiotismu atbild, un lūk, kur laikam iekota KSI tas ļoti. Redzēsim, kā šis viss turpināsies. Es tiešām gaidu, kas notiksies. Bet, tas bija mums jāpasaka, jo daudzi no jums to komentāros būtu rakstījuši, bet, paldies, ka noskatījāties. Jā. Peace! Paga. Hey, what's good, sis? Doing 3 actions. Doing a quick little song about wag ass. Bitch ass, good ass, bitch. PewDiePie, son, I'm top, son. One text, son. Freestyle, son. All this, son. Run the game, son. We rock the name, son. Yeah, let's get it. Yeah. PewDiePie is a child rapist. Yeah. PewDiePie is a child rapist. PewDiePie is a child rapist. Everybody knows that Reebok is the greatest. PewDiePie, he's a wag-ass bitch, son. PewDiePie, he's a hood-ass bitch, son. I don't give a hoot, niggas about. Blocks. Un power strike! Wow! Nemaz necelies, vecīt, tu zini, ka sūdi gaida. Labi, vecis grib pa galvu. Nevar aizliegt viņam dabūt pa galvu. Un guli! Viss, viņš guļēs jums garantēju. Jā, trener! Paldies tev par motivāciju, trener! Paldies tev par motivāciju! Jā! Spīgs! Trenējies, ja tu gribi uzvarēt!